Esiet sveicināti Valmieras tehnikumā. Mūsdienu sabiedrība mainās ļoti strauji. Tehnoloģijas, digitalizācija un ilgtspēja veido jaunas prasības gan sabiedrībai, gan industrijai kopumā. Un Valmieras tehnikums izglītības iestāde mēs straujiem soļiem dodamies līdzi pārmaiņu procesiem, piedāvājot tādas izglītības programmas, kas ir aktuāls gan patreiz, gan būs aktuāls arī nākotnē. Atjaunojamās enerģētikas tehniķis organizē un veic saules paneļu, vēja turbīnu un siltumsūkņu uzstādīšanu un uzturēšanu. Iemācies radīt spēku no saules, vēja un dabas. Ja esi vismaz 17 gadus vecs, tad 1 gada laikā vari apgūt profesiju – lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē. Pārtikas produktu ražošanas tehniķis apgūst, kā top pārtikas produkti, no receptes līdz iepakojumam. Pavārs gatavo un noformē ēdienus pēc pavārmākslas standartiem. Topošie pavārmākslas meistari mācību procesā apgūst arī dažādus tehnoloģiskos un virtuves vadības procesus. Uzskaitas grāmatvedis veic uzņēmumu finanšu dokumentu kārtošanu un uzskaiti. Viņu labākie draugi ir Excel, formulas un skaitļi. Mašīnbūves tehniķis plāno, projektē un izgatavo metāla detaļas, konstrukcijas un mehānismus, kas tiek izmantoti rūpniecībā, tehnikā un ražošanā. Loģistikas darbinieks organizē un koordinē preču, materiālu un informācijas plūsmu uzņēmumā. Profesionāļi, kas spēj ieviest kārtību pat vislielākajā juceklī. Programmēšanas tehniķi programmē sistēmas, datorspēles, tīmekļa vietas, datubāzes un veido algoritmus. Mehatronisko sistēmu tehniķi izprot, kā darbojas roboti, viedās iekārtas un automatizētās sistēmas. Mehatronika ir nākotnes spēks. Šeit programmē, projektē un dara īstu darbu, kas kustina pasauli. Programmvadības metāla apstrādes darba galda CNC iestatītājs iestata un pārvalda datorizētas metāla apstrādes iekārtas tā, lai tās darbu spētu veikt pašas. Valmieras tehnikumā ikdiena nav tikai mācības, tā ir arī iespēja būt daļai no starptautiskas kopienas. Mēs sūtam savus audzēkņus mācīties un praktizēties ārzemēs, kā arī uzņemam skolēnus no citām valstīm. Informācijai par uzņemšanas nosacījumiem seko līdzi mūsu mājaslapā. Viss ir tehnikas jautājums.